Labdien! Šodien Radio 1 studijā atkal ir raidījums Ceturtdienas rupors, un mūsu īpašie viesi šodien ir Ainārs Liepsalde, sporta centra Radžu ūdenskrātuves inspektors, Zivju resursu aizsardzības biedrības valdes loceklis un Ilmārs Luksts, Krustpils novada vides un turisma nodaļas vides speciālists un Zivju resursu aizsardzības biedrības biedrs. Labdien! 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 Šodien mēs jau esam tikpat kā vasarā, varētu teikt, un, protams, pilnā sparā ir makšķerēšanas sezona, un arvien vairāk cilvēku mēģina izmantot šo savu vaļasprieku, diemžēl ne visi pietiekami godprātīgi, un pēdējā laikā ir ienākušas arī vairākas ziņas par to, ka Daugavā, tas gan ir vairāk Aizkraukles novadā, 2 reizes ir aizturēti malu zvejnieki, izsekojot viņus. Viens no šiem gadījumiem bija pagājušās nedēļas nogalē, un 5 malu zvejnieki tika aizturēti un nogādāti arī policijā. Jūsu uzdevums arī, es saprotu, ir rūpēties par zivju resursu aizsardzību, un tāpēc varbūt jūs varētu tad arī pastāstīt, kā ir veicies ar to aizsargāšanu. Nu, piemēram, Radžu ūdenskrātuvē, kādi ir tie lielākie, nopietnākie pārkāpumi un par ko cilvēki saņem sodus? Cik daudz ir varbūt jau šogad pieķerto? Es varbūt pateiktu mazliet savādāk, teiksim tā. Attiecībā par Radžu ūdenskrātuvi mums ir, teiksim, es kā esmu gan Zivju resursu aizsardzības valdes loceklis, teiksim, un Radžu ūdenskrātuves inspektors, un Radžu ūdenskrātuves respektīvi ir pievērsta īpaša uzmanība, un tāpēc, teiksim, tie pārkāpumi iet ar katru gadu mazumā, kas tieši attiecas, teiksim, par malu zvejniecību. Ja mēs runājam, teiksim, par apkārtējo vidi, nu, tad, teiksim, tad tur ir bišķīt savādāk tā situācija, tā ir. Tas gadu no gada atkārtojas, ka, diemžēl, mūsu jaunatne, un ne tikai jaunatne, nemāk atpūsties, teiksim tā. Un, protams, tas ir jāsaskarās tātad ar visiem atkritumiem un visu pārējo, kas paliek pēc atpūtas, teiksim, pēc brīvdienu pavadīšanas. Vai tas nozīmē, ka jums ir arī nācies, pašiem vairāk nodarboties nevis ar sargāšanu, bet, piemēram, ar atkritumu vākšanu? Atkritumu vākšana mums jau ir kā plānā. Pēc brīvdienām, pirmdienu, otrdienu mēs pavadam vācot atkritumus. Kāpēc pēc jūsu domām ir tāda situācija? Vai trūkst atkritumu tvērtnes, vai nav kur viņas likt īsti, vai kādu cits iemesls? Tiešām tā neaudzinātība tā būtu? Es tā domāju, primāri tā ir neaudzinātība. Protams, varētu mēs runāt arī par to, ka varētu palielināt atkritumu urnu skaitu un tā tālāk, bet, principā tā, es domāju, ir neaudzinātība, jo jebkurš aiz sevis var savākt un, teiksim, paņemt līdzi. Ja reiz nav to urnu, tā tad savācam aiz sevis, bet, jāatstājiet kā būtu tīrs. Jo šogad ir izveidotas 3 atpūtas vietas, teiksim, ar speciāli izveidotiem galdiem un ugunskura vietām, ja, un it kā jau cenšamies, lai visiem būtu patīkami un būtu tiešām kur atpūsties. Bet, diemžēl mums ir jāsaskaras, ka mēs lielākoties pašlaik nodarbojamies ar apkārtnes uzkopšanu. Kā jūs domājat, kā varētu ietekmēt, teiksim, tīrību pie Radžu ūdenskrātuves un arī varbūt ūdens tīrību tas, ka, ja tur iekārtot vēl kādu, teiksim tā, izklaides vietu, piemēram, kapeinīcu, āra kapeinīcu vai kādu? Šeit mums varbūt risinājums būtu mazliet savādāks. Mums it kā ir plānā, un es tā domāju, gan jau mēs kādreiz arī to realizēsim. Mēs vēlamies ierīkot, teiksim, tās visas atpūtas vietas kā maksas atpūtas vietas. Un tātad sniegt arī savu pakalpojumu un, respektīvi, tātad arī teiksim, būt konkrēts cilvēks, no kā arī prasīt to kārtību pēc viņa. Jā, tad varbūt atgriezīsimies arī pie tā, ka ir atļauts rīkot diskotēkas pie Radžu ūdenskrātuves. Kā tas var ietekmēt?
Kā tas var ietekmēt? Tas ir viennozīmīgi. Tas būs tieši tāpat Jums papildu darbs, jā? Pagājušā gada vēsture, teiksim, kur ir diezgan negatīva, ka papildus darbs būs. Viennozīmīgi būs papildus darbs, tas ir viens, un otrs, ko es vienmēr esmu uzsveris, ir lietas, kuras paliek cilvēku acī neredzamas. Tas ir, piemēram, sistās pudeles, kuras tiek mestas, teiksim, pludmalē, teiksim, un nevajag pat sistās, bet, teiksim, tie paši zemūdens mednieki, viņi saka, pretī diskotēkai tur ir, viņi saka, jums tur ir izgāstuve izveidota jau. Tas ir tas neredzamais, teiksim. Jā, mēs novācam visu to, kas ir paliek aiz mums, it kā, ko mēs redzam ar aci, bet paliek, diemžēl, arī tas neredzamais. Jā, tad cik daudz tad apmēram ir, cik liela tā zivju bagātība Radžu ūdenskrātuvē pašlaik? Ja jūs sakāt, ka pārkāpumi ir mazāk, tad mēs varam arī teikt, ka tā daudzveidība tiek saglabāta vairāk vai mazāk. Teiksim tā, es vismaz, piemēram, uzskatu, ka zivis ar katru gadu tur ir paliek ar vien vairāk un vairāk. Cita lieta ir par to, vai viņas ķeras vai viņas neķerās. Jā, teiksim, jau daudz saka, ka sajūta ir, ka zivis iet mazumā, bet zivī, diemžēl, nevar pavēlēt ķerties tad vai neķerties, teiksim tā. Bet katru gadu tiek arī viņa zivju resursus papildināts, un katru gadu, teiksim, tiek īpaši uzmanīts, teiksim, nārsta periods, respektīvi zivs iet vairumā, bet karjeram ir tāda īpatnība, ka viņas ķerās, tad, kad viņas ķerās, teiksim. Par tīkliem Radžu ūdenskrātuvē, kad pēdējo reizi ir manīti tīkli kaut kur izlikti? Droši vien nav nemaz tik viegli tik lielu teritoriju apbraukāt, vai ne? Nē, teritorija ir 156 hektāri, jā, sāksim ar to. Otrs ir tīkli, pēdējie tīkli šogad. Protams, bija arī šogad. Personīgi esmu noņēmis, teiksim, 2 tīklus, jā, bet salīdzinoši ar to periodu, kā es sāku strādāt, teiksim, es vienmēr cenšos tā kā salīdzināt, teiksim, pirmās vasaras laikā tika noņemti 68 tīkli, tad, pieņemsim, pagājušo vasaru bija 17. Tā tad progress vērojams, jā? Viennozīmīgi, jā. Iespējams, pateicoties jūsu aktivitātēm. Cik liela teritorija ir jūsu apkalpošanā, teiksim tā? Cik lielu teritoriju jūs pārbaudāt? Jūs noteikti braucat reidos, un cik lielu teritoriju aptver jūsu biedrība un arī, teiksim, Krustpils novada vides un turisma nodaļas vides speciālistam apkalpošanā kāda ir? Man kā vides speciālistam apkalpošanā ir Krustpils novada ūdens tilpnes publiskās. Vienas no lielākajām varētu nosaukt Baļotes ezers, Marindzējas ezers un Dabas parks Lauka ezers, kurš sevi ietver 3 ūdens tilpnes. Tajās veicu sadarbībā ar zivju resursu aizsardzības biedriem. Viņi man neatsaka palīdzību, vienmēr palīdz dodoties reidā ar mani. Tās ūdens tilpnes apsekojam. Un Daugava? Jā, Daugavā, atvainojos, aizmirsu pieminēt Daugavu, kura ir viena no lielākajām, bija salīdzina platības, viena no lielākajām tilpnēm. Daugavas, saprot, diezgan garā posmā, vai ne? Daugavas posms ir no Līvānu pilsētas līdz Aiviekstes iztekai Daugavā, līdz Krīvai. Un cik bieži apmēram notiek reidi? Neminēsim, protams, kad viņi notiek, jā? Bet bieži es saprotu, jā? Reidi notiek nepārtraukti un var teikt, visu laiku esam uz ūdens. Kādi ir galvenie pārkāpumi? Ko jūs redzat, kad jūs braucat pa Daugavu, piemēram? Kā jau minēja Ainārs, pārkāpumi iet mazumā. Mazumā iet lielie pārkāpumi. Pie lielajiem pārkāpumiem varētu pieminēt malu zvejniekus, kuri ar tīkliem ķers zivis. To ir nozīmīgi mazāk palicis. Tādi ikdienas pārkāpumi kā makšķerniekiem, kad nav makšķerēšanas kartes vai loma lielumi neatbilst normatīvajos aktos noteiktajiem. Visvairāk ir tie. Un nopietno pārkāpēju paliek aizvien mazāk. Kas ir tie nopietnākie pārkāpumi tad?
Nopietnākie ir zvejas tīkli tieši, jā. Ar žebērklu makšķerēšanu, jā? Aizvien mazāk, jā, tādu žebērkļu un naktsšnores bija kādreiz tendence izlikt. Viņas izliek joprojām, bet aizvien mazāk paliek viņa. Kādi ir sodi par šādiem pārkāpumiem? Nu, piemēram, kad nav makšķerēšanas kartes līdzi. Par makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem sodi ir no 20 latiem līdz 500 latiem. Un reāli, cik ir reāli vispār tos iekasēt? Tas atkarīgs no katra cilvēka tiesiskās apziņas līmeņa. Jo, kamēr cilvēks uzskata, ka sots nav jānomaksā, sots pēc mēneša tiek nosūtīts tiesu izpildītājiem, un tad jau tiesu izpildītāja darbs tālāk seko. Cik daudz ir tādu pārkāpumu, teiksim, konstatēt, piemēram, tīkliem, kaut vai šajā gadā, sezonā, kopš vispār sākusies makšķerēšana? Bezsaimnieku tīkli ir izņemti mazākā apjomā nekā pagājušā pavasarī, salīdzinot ar pagājušā gada pavasari. Administratīvo pārkāpumu protokoli, tas nozīmē, ka uz vietas noķerti ar tīkliem cilvēki ir, bet arī nozīmīgi mazāks skaits ir viņu nekā pagājušajā gadā. Vai jūsu darbība aptver arī ne tikai Krustpils novadu, bet, piemēram, Jēkabpils novadu, Viesīti, vēl tur tos pārējos visus novadus? Jeb nē? Kad biedrības biedri uzaicina mani palīgā, jā, es nekad neatsaku, cenšos neatteikt un braucu kopā ar biedrības biedriem. Un biedrība brauc rajona robežās, bijušā rajona robežās. Viesīte varbūt mazāk, jo Viesītē ir izveidota arī sava struktūra, savi inspektori, kuri tur, es ceru un domāju, ka veiksmīgi tiek ar saviem pienākumiem galā. Un kāda sadarbība ir ar pašvaldībām? Mums ļoti veiksmīga sadarbība tātad ir ar Krustpils novadu, ar Jēkabpils pilsētu un ar Salas novadu. Un ņemot vērā, ka es strādāju Jēkabpils sporta centrā, tur ir, netiek likts nekāds šķērslis. Mēs varam izmantot arī gan laivu, gan motoru. Tie būtu tā kā mūsu galvenie atbalstītāji. Jā, tad par ezeriem. Jūs minējāt arī tās galvenās ūdenskrātuves Krustpils novadā, Baļotas ezeru, Laukazeru. Kāda tur ir situācija ar malu zvejniecību un cik izplatīti tur ir tie grēki visi? Apgalvot, ka tur nav grēku, būtu laikam nepatiesi, bet vietēji iedzīvotāji, kuri apzinās dabas dotās vērtības, viņi vienmēr ir priecīgi mūs sastapt uz ūdeņiem un vienmēr mūs atbalsta un palīdz. Un ir gatavi sadarboties, arī ziņo par pārkāpējiem un palīdz mums darboties un cīnīties. Kādi ir tie jūsu galvenie izdevumi? Piemēram, cik daudz aiziet degvielas vienā tādā reidā? Teiksim, ja jūs dodaties no Līvāniem, pieņemsim kaut vai līdz Jēkabpilī. Cik daudz degvielas aiziet un cik tas viss izmaksā un kas to visu sedz? Šeit jau laikam būtu jārēķinās ar to, ka pirmkārt jānogādā tās pašas laivas motori līdz tiem Līvāniem. Respektīvi, tātad mums tas ir automašīnas degviela, kas ir aizvest līdz sākuma mērķim, tā. Un tad ir laiva motori, protams, kur atkal tiek izmantot tā degviela. Respektīvi, ja mēs ņemam, viena reida izmaksas, mēs esam apmēram tā rēķinājuši. Viena reida izmaksas maksā apmēram 20 lati. Tas ir tīri degvielas izdevumos. Sedz, kas viņas sedz? Kā jau es minēju, mums ir atbalstītāji, kas mums finansiāli ir atbalstījuši. Protams, kaut kāda daļa arī no mūsu ieguldījumiem, privātajiem līdzekļiem. Un biedru naudām noteikti, un pašu iniciatīvu biedru. Kā jūs domājat, kāpēc pārējās pašvaldības tā kā nav piekritušas ar jums noslēgt, piemēram, līgumus vai sadarboties? Piemēram, Jēkabpils novads, kuram ir tik gara robeža gar Daugavu. Es saprotu, ka jūs jau pasauc, tad ejiet palīgā, bet tāda pastāvīga sadarbība ar pašvaldībām, kas arī nodrošinātu kaut kādus resursus jums. Šeit, zivju resursu
teiksim, bagātība, tas ir tāds acīm neizmērojams, teiksim, daudzums. Un, respektīvi, ja varbūt tā pašvaldība uzskata, ka, teiksim, šodien jūs izglābāt ar kaut kādu daļu tās resursiņa, no tām zivju resursiņa. Rītdien neizglābāt, bet neviens jau to nevar, teiksim, tā konstatēt. Ir vairāk, mazāk, un varbūt tas nav prioritāri, teiksim, novadam vai kā. Grūti pateikt īstenībā. Mēs jau nevaram uzspiest, ka, teiksim, mums atbalstīt vai palīdzēt, ja. Kā jūs domājat, cik lielā mērā vispār tiek izsmelti pašlaik zivju resursi? Teiksim, varbūt ne izsmelti, bet izmakšķerēti, ņemot vērā to, ka tomēr ļoti daudziem cilvēkiem makšķerēšana ir arī iztikas avots, ja, un daudz varbūt cenšas arī kaut kur tās zivis pārdot. Vai nav tā, ka mums arī tā Daugava sāk palikt ar vien tukšāka no zivīm? Makšķerēšana kā peļņas avots laikam nevarētu būt malu zvejniecību tīkli izliktie, tie varētu būt kā peļņas avots vai naudas iegūšanas avots. Manā atbildības tajā teritorijā liekas, ka mazinās to pārkāpēju skaits, jo viņiem paliek aizvien grūtāk strādāt, vai viņi izbeidz to nodarbi, vai sāk viņu darīt kaut kur citur, kur mazāka kontrole. Grūti to laikam pateikt. Bet zivju bagātība, pieņemsim, upēs vai ezeros, līdz ar to pieaug. Tas nav uzreiz tā pamanāms, ja mēs noķeram malu zvejnieku, vienu, otru, trešo, nākamajā dienā vairāk zivju nepaliks uzreiz. Tas ir izsmelt dabas bagātības var mēneša laikā, pāris dienu laikā, bet viņas, kamēr atjaunosies, vajag daudz gadus. Daudz darba līdz ar to. Kā notiek tā resursu atjaunošana, zivju ielaišana Radžu ūdenskrātuvē, cik bieži, piemēram, notiek? Radžu ūdenskrātuvē mēs ielaižam, ja es nemaldos, jau liekam 6 gadus. Un tur naudiņu mums piešķir zivju fonds piešķir. Tas ir pamat un daļēji tiek vēl arī no pilsētas pašvaldības. Katru gadu tiek piešķirts kaut kādi līdzekļi, teiksim tā. Tad atgriežoties pie Radžu ūdenskrātuves, nesen domē pieņēma tādu lēmumu, ka atbalstīs projektu par sniega motociklu iegādi. Pastāstiet, kā jums tas varētu uzlabot darbu vai atvieglot? Attiecībā par to sniega motociklu tas ir tieši tas pats stāsts, kas mums bija, teiksim, ar kvadrciklu iegādi. Tas arī principā pamatsummu sastādīja zivju fonds. Pašvaldība piedalījās tikai kā līdzfinansētājs. Un šogad mēs piedalījāmies arī projektā tātad par to sniega motociklu iegādi, kur zivju fonds piešķir tātad 70% un pilsētas pašvaldība piedalās ar 30% atbalstu. Sāksim ar to, ka, teiksim, ir laba pieredze tātad ar to kvadrciklu, kad, tiešām tas ir vērtīga lieta, ko mēs esam iegādājušies, jo pamatfunkcija tā ir zivju resursu aizsardzība un, protams, apkārtējās vides aizsardzība. Tātad viennozīmīgi, ka kvadrcikls ir tas, ar kuru es tieku jebkurā vietā. Tur man nav šķēršļi tikt ne ziemā, ne vasarā, teiksim, un tātad, respektīvi, mums arī ir tas ziemas periods, kad mums it kā nenoklājās ar to transportu. Un tad, teiksim, tikai bija iespēja iegādāties, teiksim, startēt šī projektā, un izvēlējāmies, ka mēs šogad mēģināsim dabūt to sniega motociklu, kas mums veiksmīgi arī pašlaik izskatās, ka būs realizējies. Bet kādu pārkāpumu vispār ziemā var būt? Izurbt tur caurumiņu, ledu un viss? Tieši tā. Teiksim, tas atkal ir, teiksim, tāds ierindas pilsoņa domas. Tieši tā, teiksim, es saku stereotipu. Jā, tieši tā. Ziema ir pilnīgi tas pats vasaras, teiksim, turpinājums. Ziemā ir iespējams likt gan tīklus, gan ūdas.
pārkāpumu, es domāju, pat ziemā ir pat vairāk nekā vasarā. Labāk noslēpt? Iespēja arī noslēpt, bet, teiksim, tās pašas sūdas, jā, tas pats tīkls, tas viss arī, tas ir tikpat elementāri kā vasarā tas. Kādas ir to malu zvejnieku parastās atrunas, kad jums izdodas kādu aizturēt? Ko viņi saka? Piemēram, jūs atrodat tādas zibas, kādām nevajadzētu būt šajā gada laikā atbilstoši, ja? Ko viņi saka, kā viņi atrunājās, un tāpat arī par tām kartēm, ja nav līdzi? Parasti jau ir nezināju, aizmirsu. Zivis nepazina? Nē, zivis it kā visi vēl pazīst, vēl tādu nav iedomājušies, bet, tādas viņas ir visu laiku, kādas ir vienmēr. Laikam par tām tehnikas vienībām, lai nerastos pārpratumi, viņas tiek izmantotas ražūdenskrātuvē. Jā, un vai ir bijusi arī tāda situācija, ka malu zvejnieks jūs ieraug un laižas lapās? Izstāstiet kādu tādu situāciju. Noteikti tādas situācijas ir, var teikt, tik dienišķas, bet mēs mēģinām nostrādāt maksimāli profesionāli un paredzēt jau iepriekš tādu iespēju un izdarīt visu, lai viņš mēģinot to darīt uzreiz pārdomātu. Redziet, šeit mums varbūt atkal mēs atdaramies pret finansēm. Teiksim tā, mums tās finanses būtu iespējams iegādāties kaut kādas filmēšanas iekārtas, vēl kaut kādas nakts redzamības ar filmēšanas iespējām, ja? Tad tas atvieglot to darbu, teiksim, jo grūti jau kaut ko ir pierādīt, ja tas cilvēks, teiksim, mēs it kā redzējām, labi, ok, bet, viņš ir viņu nometis, un tas nav mans, un nezinu, neredzēju, tad, kad tas ir viss uzfilmēts, jā, teiksim tā, tur atkal es saku, tas ir finanses, kas principā atdurās, bet, daram tik, cik mēs varam, teiksim tā. Fotoaparāts, piemēram. Ja tas nav... Redzēt, fotoaparāts būs grūti, teiksim, vai viņš mums ir un mums viņš palīdz? Jā, jebkura tehnika, teiksim, palīdzēs. Tas var būt fotoaparāts, bet, es jau šeit skatos, teiksim, to optimālāko variantu, teiksim, es saku vēlreiz, tā visideālākais jau ir, teiksim, tā uzfilmēšana. Tad vispār bez nekādām atrunām. Un ar nakts redzamību, jā? Vēlamais variants. Nakts redzamība, protams, tas ir. Es saprotu, ka parasti jau arī naktī viss notiek, vai ne? Jā, šeit es arī gribēju pieminēt, ka, teiksim, nakts periods, ir tieši tas pats aktīvākais periods, teiksim. Un pierādīt vienalga neko nevar. Jums ir tiesības, ja jūs sastopat malu zvejnieku, tad kādas tiesības jums ir? Jūs varat uzrakstīt protokolu? Administratīvā pārkāpuma protokolu varam sastādīt, apskates protokolu, varam apskatīt viņu mantu, varam aizturēt pārkāpēju. Bet tādu funkciju kā policijai jau jums nav, cik es saprotu? Tādu funkciju mums kā policija nav. Vai policija arī var piedalīties jūsu reidos, piemēram, jūs varat tādu kopīgu reidu uztaisīt? Jā, pagājušajā gadā mums notika kopīgi reidi ar policijas darbiniekiem. Tas, ka piedalās policijas darbinieki, tas kaut kā prestižu paceļ vai teiksim, vairāk iedarbojas uz tiem pārkāpējiem? Policijas darbinieki dalās savā darba pieredzē ar mums. Mēs viņiem rādām, kā mēs strādājam, un tādā veidā tas varbūt tās sekmē to darbu. Uz ūdens viennozīmīgi, protams, policijas klātbūtne, tas ne tikai uz ūdens, jebkurā vietā, teiksim, šeit atkal es varu pieminēt to pašu Radžu ūdenskrātuvi, kur, teiksim, ir plānota tāda diskotēka šovasar, kur es esmu teicis, ka tur būtu jābūt uz vietas policistam, tas ir policists, tomēr ir policists, tas ir, jau pieņems, ka, teiksim, policija ir tomēr bišķi mazliet lielāka, teiksim, tas prestižs nekā, inspektors, labi inspektors, bet policijas darbiniekam tomēr respekts ir lielāks. Ko jūs ieteiktu visiem makšķerniekiem šajā sezonā? Ko vajadzētu viņiem atgādināt, ko viņiem vajadzētu atcerēties, ko paturēt prātā? Vasaras sezonā vairāk zivju liegumu nav pēc noteikumiem, ko varētu novēlēt, lai ķeras tādi lomi, lai ir viņi lieli lomi, un lai viņi būtu tādi, kad mums apskatot makšķernieka lomus, lai makšķerniekam nebūtu par viņiem kauns.
Jā, tieši tā. Liegu mums tagad jau ir beigušies, nārsts principā ir beidzies. Tātad, respektīvi, paliek vairs tikai tas zivju izmēriņš. Tātad. Un vēžiem? Vēžus Jēkabpils novadā pagaidām nekur nedrīkst oficiāli iegūt. Krustpils novadā nav tāda ūdens tulpņa, uz ko arī vajadzētu likt uzsvaru, ka dabas parkā Laukezerā nedrīkst iegūt vēžus. Un šogad tiks pastiprināti tieši kontrolēts dabas parks Laukezers, lai arī atpūtnieki, lai aiz sevis savāktu visus atkritumus, lai negružotu un lai nebojātu jau infrastruktūru, kura ir diezgan augstā līmenī savesta kārtībā un ir atpūtas vietas vairākas. Un arī vēžotājiem atgādināt gribētu, ka ir lieli sodi par vēžu iegūšanu, kura ir aizliegta dabas parkā Laukezers. Kā arī visās pārējās publiskajās ūdens tulpnēs viņa Krustpils novadā ir aizliegta. Šeit es varbūt gribētu mazliet pieminēt, ka Jēkabpils novadā un konkrēti Jēkabpils pilsētā pat būs iespēja ķert vēžus oficiāli. Jo pašlaik tiek kārtot visi dokumenti un it kā ir ieplānots, ka šogad mēs, ja visu, protams, paspēsim, tad mēs arī atklāsim licencēto vēžošanu Radžu ūdenskrātuvē. Tā ir priecīga ziņa. Jā, bet kamēr tas vēl nav viss izdarīts, tikmēr mēs to nereklamējam, teiksim tā. Bet tā tad tas būs kaut kāds. Respektīvi, viss jau virzās, jā, un jau tiek veidoti, pareizāk sakot, jau ir saistošie noteikumi, jau ir izstrādāti. Pašlaik notiek saskaņošanas. Saskaņošana ir ļoti daudz, teiksim tā, tas aizņem diezgan ilgu laika periodu. Bet, ja viss izdosies, tad ir ieplānots, ka šogad mēs jau varēsim atklāt vēžošanu arī Jēkabpilī. Jā, tā tad es atgādinu, ka mūsu studijā bija raidījums Ceturtdienas rupors, un mūsu viesi šodien bija Ilmārs Luksts, Krustpils novada vides un turisma nodaļas vides speciālists, un Ainārs Liepsalde, sporta centra Radžu ūdenskrātuves inspektors, un viņi abi pārstāv arī Zivju resursu aizsardzības biedrību. Paldies, un visiem makšķerniekiem atgādināsim vēlreiz. Lūdzu, ņemiet līdzi apliecības, lai nebūtu jāatrunājās, ka aizmirsās mājās, un nemakšķerējiet lūdzu tādas zivis, ko nedrīkst makšķerēt. Paldies! Paldies! Paldies, nesakas!